Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs turpinam apskatīt Jēzus kalna svētrunu. Vakar mēs runājām par 5. nodaļas 21. pantu, kur Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, jeb mācīti, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut. Šodien mēs paskatīsimies 22. pantu, kur Jēzus šo nokaušanu paceļ pavisam citā līmenī. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa 22. pants, bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā, bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā, bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī. Jēzus laikā vārdiem bija pavisam cits svars. Šodien mēs esam pieraduši vārdus lietot pa labi, pa kreisi. Bet tajā kultūrā publiski apvainojumi bija ļoti nopietni, un tas bija goda un cieņas jautājums, jo gods un cieņa bija centrālās vērtības. Un tāpēc Jēzus arī saka, ka vārdi ir reāls uzbrukums cilvēkam, un tas tiek pielīdzināts arī nokaušanai. Jo runa nav par fizisku darbību, bet par sirds stāvokli. Un īstenībā šī raksturvieta parāda reālu sirds degradāciju. Pirmais, ko Jēzus saka, kas uz savu brāli dusmo. Šis vārds dusmo nozīmē ilgstošas iekšējas dusmas un rūgtumu. Ne tikai īslaicīgas emocijas, bet attieksmi, kas paliek un aug. Otrs vārds ir ģeķis. Jēzus saka, kas uz savu brāli saka ģeķis. Šis nav vārds, kuru mēs lietojam ikdienā vismaz ārpus kristīgas terminoloģijas. Kādi tulkojumi šo vārdu tulko kā muļķis? Bet burtiskā nozīme šim vārdam raka ir tukšs un bezvērtīgs. Un šis jau ir ļoti nopietns apvainojums, jo tas uzbrūk cilvēka identitātei, nevis rīcībai. Un trešais vārds ir bezdievis. Cilvēks, kurš ir bez dieva un morāli samaitāts. Ne tikai apvainojums, bet pilnīga cilvēka norakstīšana. Par pirmajiem diviem Jēzus saka, jūs esat pelnījuši sodu un tiesu, bet par trešo Jēzus saka, tas sodāms elles ugunī. Un šis vārds elle grieķu valodā norādīja vietu ārpus Jeruzalemes, kur dedzināja atkritumus. Tā bija vieta, kur pagāni upurēja bērnus dieviem, un vēlāk tā kļuva par atkritumu dedzināšanas vietu. Un uguns tur bieži dega nepārtraukti. Tā bija netīra un nicināta vieta. Un redziet, visas šīs trīs lietas ir uzbrukums cilvēka identitātei. Iedomājieties, cik mums ir jābūt uzmanīgiem, ka mēs apšaubam identitāti kādam cilvēkam, kuru viņam ir piešķīris pats Jēzus Kristus savā žēlastībā. Un mēs varam teikt, ka Jēzus saka, ja tu noraksti citus cilvēkus kā nekam nederīgus, tad tu īsti neesi sapratis Dieva darbu, un tev arī pienākās vieta tajā vietā, kur dedzina atkritumus. Jo ja tas brālis, uz kuru tu dusmo un kuru tu noraksti, nekvalificējās ar žēlastību, tad arī tu nesaņem žēlastību. Mums ir jāstāv par taisnību, mums ir jāstāv uz Dieva vārda, mums strikti ir jānosaka lietas, kuras nosaka mūsu ticību. Bet šeit es gribētu vairāk pievērst uzmanību, cik bieži mēs norakstam cilvēkus, nevis dēļ teoloģiskām lietām, bet dēļ ikdienas sīkumiem mūsu ikdienas dzīvē, dēļ mūsu lepnuma un dēļ mūsu ambīcijām. Es gribu izaicināt tevi nākamo reizi, kad tu esi gatavs kādu norakstīt. Uztaisi sev sirdī tādu mazu inventarizāciju, lai saprastu, kāpēc tu to dari. Kad tu ver vaļā savu muti, uzdod sev jautājumu, vai tas nav rūgtums, kurš tevi vada. Un ja tev ir kaut vai mazākās aizdomas, ka tas ir rūgtums un nepiedošana, nāc Dieva priekšā un lūdz, lai viņš to ņem no tevīm nost. Beigās kāds citāts, kuru ir teicis kāds cilvēks.
Turēt rūgtumu sevī ir tāpat kā dzert indi un cerēt, ka tā kaitēs tavam ienaidniekam. Tāpēc neindē sevi, bet nāc pie Dieva pēc viņa žēlastības un palīdzības un izbaudi to dzīvību un dzīvības pārpilnību, kuru viņš tev ir paredzējis.